Ja tu vēl nezini, kas ir virtuālai braucieni, tad tūlīt es to parādīšu. Tad virtuālai braucieni, tātad, uzslēgsim kaut ko, pieņemsim talsus. Tad šeit mēs redzam, mums ir virtuālais brauciens, šajā gadījumā ziemā. Šeit mēs tad redzam, sākot spēlēt šo virtuālo braucienu, mums visu laiku tad izlec ārā jautājumi, kā mums pareizi rīkoties atbilstošajā situācijā. Tad šādā veidā mēs lieliski trenējam to, kādu stāvokli ieņemt, kādas priekšrocības un visu pārējo. Tad kam ir jādod ceļš, nogriežoties pa kreisi? Transporta līdzekļiem, kuri, protams, tuvosies no abām pusēm. Un šādi virtuālai braucieni šeit ir vairāk kā 180. Tā kā ļoti labs saturs, tiešām ļoti labi varat iemācīties daudz dažādas pilsētas. Kopumā ir 10 pilsētas. Rīgā ir ļoti daudz virtuālo braucienu. Un visu laiku skatoties